Latvijas Radio 2 ēterā Dzintara dziesmas kopā ar lieldraugu Amigo. Draudzīgas sarunas ar raidījuma viesi piedāvā Amigo. Ja šodien jāsaka nevis viesis, bet viesi daudzskaitlī. Tātad Žoržs Siksna, Kaspars Antes. Sveiki, kungi! Sveiki! Sveiki! Ar ko mēs sākam? Sākam Žoržu. Žoržs tāds pieredzes bagātāks dziedātājs par Kasparu. Žorž, kā vasaru pavadījāt? Labi. Bija daudz koncertu. Ko jūs tieši darījāt? Kādā muzikālā jomā? Vairāk pasākumu bija tādi kopkoncerti bija. Šlāgeru koncertu un par Republiku, par skaistām vietām. Vienmēr sakot, viss ir kārtībā. Jā. Izbraukā Latviju. Jā, labi. Kaspar, kas tev labs šajā vasarā ir noticis? Vienā no šiem Žorža minētiem koncertiem arī mēs satikāmies Smiltenē. Tas bija tikko vasara iestājās, un kā reiz tas arī bija tas nozīmīgais moments, kad mēs tā neformāli parunājāmies par mūziku, un tur arī es Žoržam pirmo reizi tā ļoti bikli pieaicināju varbūt padomāt, vai viņš negrib kaut ko ar mums, ar kvartetu Čigānzēni, muzikāli padarīt. Tā kā kaut vai šī iemesla dēļ vien mana vasara bija izdevusies. Kā es saprotu, dziesma jums ir kopdarbs radies, jā? Pavisam drīz mēs viņu klausīsimies, jo Dzintara dziesmās tātad viņa iet kā jūsu tāds kopdarbs. Ceru, ka cilvēki novērtēs, ceru, ka cilvēki atbalstīs. Žorž, kāpēc tu izdomāji, ka tieši tev ar Čigānzēniem jāsadarbojas? Kas bija tas dzinums? Vienmēr pateicis, ka ir tāds, es ievēru arī šos ar mums kopīgu koncertu, kad es domāju, Republikā cilvēki jau grib vairāk tāds koprojekts redzēt atsevišķi, jo mēs esam daudz maz jau izsmēluši sev solisti, un tur neko nedarīt. Tas laiks iet priekš visā pasaulē, arī šeit Latvijā, es domāju, tāds kopēji ir interesantāk arī. Tā kā vēl joprojām nav orķestris radio, ja? Jā. Lielais, kas bija lielais stīgs, bija dāmu kvartets, un tas bija tas, ka aizpildīja dziedāt, bija daudz vieglāk. Vieglāk ar dāmu kvartetu nekā... Nē, tad ir tas, jā, tad man bija periods ar maniem Jāgavas jauniešiem, jā, trīs ansambli. Tad ir interesanti, es domāju, būs kopā arī ar Čigānzēniem. Tas kā cits temperaments, cits asums. Jo tā ir, laikam, finansiāli neviens jau nevar atļauties no solistiem sev 4 bekus paņemt līdzi, vai ne, un dzīvo orķestri. Tas ir šobrīd, vai šajās laikos ne. Tad sanāk jātais kopprojekti, tad viss ir kopā, neviens nav beks, viss ir solisti un viss kārtībā. Katrā ziņā ir, šeit nav tā, ka tas ir darīts kaut kā, ka savādāk nevarēja. Es domāju, ka tieši tā arī varēja un vajadzēja, jo kaut arī tiešām temperamenti ir atšķirīgi tautību dēļ, tomēr tā mīlestība pret to mūziku un ir sevišķi pret to, ko Žoržs savulaik ir ierakstījis un joprojām turpina rakstīt, tas mūsu Čigānzēnu mentalitātei ļoti tūs ir. Un mēs jau arī Žorža dziesmas esam dziedājuši, kopš mēs vien sākam dziedāt, jo viņam jau ir ļoti ritmisks un ļoti tāds, pat temperamentīgs dziesmas. Jā. Tā kā es domāju, uz viena viļņa jau esam. Man laimēja savā laikā, ka maestro Pauls man dziedāt tās lustīgās dziesmas, jā. Kaut kā es domāju, ka slēnās arī varbūt nebūtu slikts skanējuši, bet taisni tās lustīgās tā kā nepalaid garām, jā. Laimējās. Jo koncertos parasti ir problēmas. Es zinu, ka maestro kaut kur kādas 5 apakaļ mēs uzstājāmies ar kopējā koncertām. Bija daudz solistu naktieru un beigās mēs to visiem lēnās dziesmas. Es saku, varbūt paņem kaut ko no tām ātrajām, jo tā ir parasti programmās pietrūkst ātro temperamentīgo dziesmu. Bet tas jau ir labi, kad dzied tādas dziesmas. Mums ir tās skumjās... Es jums varu pateikt tādu lietu, ka Dzintara dziesmās es to novēroju. Varbūt šogad pēkšņi tāda tendence, ka visas tās dziesmas sāk rakstīt tādas daudz žiperīgākas, dzīvīgākas, mažorā, jā. Es ceru, ka varbūt... ka vasara sākās, ka jums dziesmas atsos bija, pat pa vasaru skaisti bija Čigānzēniem. Tas ir tonus, kad viņi dzied par rādio brauc uz koncertiem. Labi, šajā brīdī varbūt neturam sveci zem pūra. Tātad dziesma nosaukumu Elpo viegli. Žoržs Siksna un Čigānzēni. Mums vēl jānoskaidro, kas ir autors šeit dziesmai. Mūzikas autors ir pianists Anatolijs Līvčs, arī mūsu koncertūras grupas vadītājs. Un tekstu esmu radījis es. Labi, klausamies, un tad visi kopā un vērtējam. Dzintara dziesmu izlases jaunums. Viegli, elpo viegli, pat ja negaisrūtīsi, notiks tikai tas, kam jānotiek.
Jā, nu šādi izskanēja dziesma, ko Žoržs Siksnis dzied kopā ar čigānu zēniem, elpo viegli. Nu, kā jums pašiem likās? Tieši radio sēžot un klausoties. Man liekas, ir izdevies, ne? Forši. Vai ne, Žorž? Jā. Nu, ko tu teiksi? Nē, labi, kad Tā viegli. Tā viegli. Man patīkam bija tas, kad tas par atsūtīja programmu, kuru mēs dziedāsim kopā. Un daudz, kur mums sakrit tās domas, es domāju, kuras dziesmas varētu kopā dziedāt, bet dažs tomēr man tā izbrīnīja, ka jums arī patīk mazliet savādāks kaut kas, tas, kas varētu pirmajā brīdī likties, ka tā ne. Bet, šī dziesma ir ļoti laba Anatoliem, melodiska un tāda jūtam Paulu ietekmi. Bet tas ir labi. Kur jūs rakstījāties? Man liekas, arī ļoti viņi labi skaņiski apdarināti. Edijs Gņedovskis, viņš ir šīs dziesmas aranžētājs, arī no nulles sāka visu instrumentāciju saliku un izdomāja pie viņa, studijā, pat Rīgā pie viņa. Tā kā, protams, kad ļoti... Es kaut citā, jo man tuvāk ir Jugu pie Ilzas Kalvas. Balss ierakstīts pie Ilzas Kalvas, jā. Protams, komandai ļoti liela nozīme un lai radītu oriģinālu skaņdarbu, ir jāuzticas tiem, kas ar tevi kopā to dara, un šajā gadījumā mēs par to varam būt pateicīgi, ka mums tā ir. Jā, man liekas, dziesmai aranžējums un tieši kā šī dziesma skan radio un televīzijā, tas, man liekas, arī vismaz kādi 50% vismaz no tā, vai šī dziesma aizies līdz klausītājiem. Kā es saprotu, tad ne jau tikai viena dziesma. Jā, Žoržs jau tā kā izpļāpājās, ka pilnīgi, esot tā kā vairākas dziesmas, kaut kāda programma bijusi, tad es noprotu, ka jūs tā kā, tā vairs nebūs, ka šī būs jūsu vienīgā dziesma. Jūs tā kā jau domājat arī kaut kā varbūt kopīgi kaut kur uzstāties, braukt pie cilvēkiem. Jā, koncertūru mēs jau 28. septembrī jau sāksies. Žorža dzimtajā pilsētā Jelgavā būs pirmizrādes koncerts. Mūsu koncertu programmai nepalaid garām. Vienu biļeti sēdēja, ka nopirkt. Vilīci. Sēdēja gadiem bija pagājušajā nedēļā mēģinājums. Jā. Es domāju, ka jelgavnieki to ļoti gaida un vispār mēs uzstāsimies ļoti lielākajās Latvijas pilsētās un arī mazākās vietās. Es domāju, ka tas būs pārsteigums liels, jo tiešām tas materiāls ir pietiekami interesants un pamatā tur būs tiešām Žorža retro dziesmas, jo mēs zinām, cik viņam ir daudz. Nepalaid garām, Muļķes sirds, Genovēvā. Un vēl. Tur pat nav ko uzskaitīt. Es pat nesauku, ka tās ir retro dziesmas. Katrā ziņā es viņas diezgan bieži spēlēju. Tā kā, kāds tam sakars ar retro. Tā kā vairāk stāv plauktiņā ar putekļiem. Vienīgais ir tā, ka nesen bija filmēšanās un lūdzu arī šīs dziesmas. Un iet ar 78. gada fonogrammu nebūtu patīkamais. Tas ir skaidrs. Tā problēma, kad viņas būtu laika jāpārdzied. Bet, tiemžēl saka, tā ir problēmas ar to, ka vai būs labāk, Ja nav tāds, kā mēs runājam, ir ļoti svarīgi aranžaments un pārējais. Un es domāju, šajā jaunajā arī koncertu programmā tas interesantais ir tieši tas, ka jau pieminētās Žorža Siksnes kādreiz meiteņu kvartets, jeb sieviešu kvartets, tagad tajā vietā būs čigānu zēnu kvartets, līdz ar to jau skanējums jau iegūs savādāku noskaņu, tā kā, es domāju, ka jaunā koncerta izrāde būs liels pārsteigums, Ja mēs pavaram tādu drusciņu aizkarus tajā koncerta izrādē, var tā drusciņu pa šķirbiņu palūrēt, apmēram, ko jūs tur esat ieplānojuši? Kā es saprotu, tāda Žorža visas populārākās dziesmas skanēs, Jā. Un arī salikumi būs jau paši par sevi interesanti, jo tur tā vienkārši stāvēšana un dziedāšana jau nebūs, jo čigānu zēni jau vienā punktā nostāvēt nevar. Mums vajag padansot apkārt un tā. Un galā arī instrumenti interesanti, kur varēs izvērsties gan akordeons, gan vispārējie. Un līdz ar to, dzīvais sastāvs tā. Jā, protams, dzīvais sastāvs un koncerts galvenais ir tas, ka tur tā nebūs dziesmu atdziedāšana, bet tā būs dziesmu iedzīvināšana no jauna ar stāstu. Un, protams, kad mēs centīsimies arī, neizbojāt Žorža radīto tajās dziesmās. Mēs mēģināsim arī tos pantiņus arī kaut kā savā mērcē padziedāt, ja vien Žoržs mums neatļaus. Jo tā laikam ir, ka, nevajag paņemt to dziesmu, kas jau visiem skan jau 20 gadus, visi zina, kurā vietā, kam ir jāskan. Pasaka Dievs, kaut kas ne tā, Tas ir mazliet savādāk, un tas interesanti, tas pirmkārt ir dzīvo sastāvs šajos laikos jau visur lielā daļa ir jau tas fonogrammas.
Bet man liekas, tie, kas tagad grib kaut ko foršu uztaisīt, tomēr vajag to dzīvo sastāvu. Protams, ka vajag, jā. Un it sevišķi tas tomēr ir, Žoržs Siksna, un ja tāds koncerts, jā, tam ir jābūt ar dzīvo grupu. Jā, viens ar kaut kādu jāmāk pavadīt. Jā, ierakstīt. Tas būtu pat raku. Bet vēl interesanti, kad arī mēs, kaut kā pierunājām Žoržu, ka tomēr pāris dziesmas viņš ar mums kopā dziedās arī čigānu valodā. Nu, ja domāties, 5-balsīgas čigānu romances. Kolosāls. Es sapratīšu, par ko viņi runā savā starpā. Viņi nevarēs vairāk aprunāt tevi aiz muguras. Nezinu, vai viņi tā dara, bet tad tu visu zinās. Labi, ka man reiz 2:23 minūtes. Es jums saku lielu paldies, ka atradāt laiku atnākt. Klausītājiem es atgādinu, ka šī dziesma šajā nedēļā sāk piedalīties ar 9. kārtas numuru. Nu jau, ka viss te jā. Un šajā brīdī jau var pateikt, ka šai dziesmai ir 5. vieta, ja? Jau? Jā. Paldies! Cilvēki var balsot no 2:05 minūtēm, tātad 262 000. Tāds tālrunis. Katru dienu, pa kuru jūs varat balsot, un jūs tur sazvanīsiet, jums tur viss izstāstīs, kas tur jāspiež. Tur viennieks bija, tad laikam var samalot sešnieks, un tad dziesmas kārtas numurs. Pa dziesmas kārtas numuriem pēc kāda brīža pastāstīšu, bet pagaidām tad paldies, lai jums izdodas veiksmīga sadarbība. Paldies, un cerams, ka Dzintara dziesmu klausītājiem mūsu dziesma iespies sirds. Paldies! Un kas par arī tev novēlu, tad, lai tās dziesmas patiešām ir vēl foršāks nekā Žoržs ir dziedājis, ja? Žoržs, protams, arī tev to pašu. Un lai cilvēkiem ir prieks, jo tiešām, kā teicu, dzīves priecīgas dziesmas tās ir, un ar tām vismaz arī es esmu dzīvojis, klausījies, un es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem patīk. Tā kā paldies, ka atradāt laiku, lai jums labi veicās, nu tad, lai pirmā vieta Dzintara dziesmās. Paldies! Ja? Latvijas Radio 2 ēterā Dzintara dziesmas kopā ar lieldraugu Amigo.